janvārī nebija, tas ir pa jaunam smuku uztaisīts viss. Jā. Viņi domā, ka man ir kaut kas garšīgs, bet man nav. Grib tikt iekšā. Nelaiž tevi nekur, vai ne? Tā pavisam vienkārši, ja parastie cilvēki, viņi tādi, diezgan nabadzīgi dzīvo. Vēl viena gotiņa mums tā kā pa ceļam ir. Vecais labais Irās kitchen. Te jau ir būts agrāk. Vienkārši bazājos par Rišikešu, apskatot vecās labās vietas, kamēr man procedūra nav sākusies. Gotiņas, mīļmāmiņas ir visās malās, bet, piemēram, šeit ir jāskatās, lai nepārgāžās pāri malai. Te. Pat cik šeit cilvēki nedzer, kaut smuks teliņš, akal ir mīļš teliņš. Pat cik cilvēki šeit nedzer, un tur labi līdzsvaru, tad margas praktiski nav nekur, ne pie trepēm, pilnīgi nekur nav margas. Tā kā mums cilvēki pa miskastēm, tā te gotiņi grib kaut ko atrast. Nu, šitā pa Indija plikām dirsām staigā neizglītot rietumnieki. Tomēr kaut kāda cīņa pret valsti, kurā atrodas, vajadzētu to dirsu piesakt. Briesmīgi tās bultas nāk ārā. Tā vēl viena dirsa iet pa Indiju. Briesmīgi. Noslēpumainā dārza kafejnīca. Tur, kur notiek visādi tusiņi un viss kaut kas. Runcis skaists. Pirmais kaķis, ko es redzu Indijā, viņam kaut kā suņi vairāk modē. Nu, lūk, ir kafejnīca, kas ir dārs. Slepenais dārs. Smuki, te ir rietumnieku daudz. Var sakot, Indijā darīt ir katram viss kaut kas, ko. Mazi soliņi, ko apsēsties tādi. Un nojumīte ar smukām glezniņām. Rišikešā katrs var atrast, ar ko nodarboties visos vecumos, no zīdaiņa. Zīdaiņi varbūt gluži nē, bet līdz pat manam vecumam un vecāki vīreļi un sieviņas te ir. Un vecākie var atjaunot veselību, jaunākiem ir visādas tāds figiņas kā ekstātika dans un visādas kafijas ceremonijas, bet to gan netājas paši indieši. To te brauc no rietumiem visāds jogas vāveres, tā es bišķīgi smieklīgi, bet nu, lai tie jaunie ņemās tā teikt, vai tad es biju labāk. Tāpat jaunībā dejojām kaut ko visādos veidos un vēl trakāk kā ekstātika dans. Nu tā. Tā kā Rišikeša vien laba lieta. Bet, nu, bišķi ekstrēmi. Tādiem luxury cienītājiem būs pa spēcīgu. Jā, suņuki teorija ir suņuki un gotiņas un viens kaķītis. Te ir viss. Kā saka, čārītis mans, viņš saka, in India you can see everything. Jūs Indijā varat ieraudzīt jebko un dabūt arī jebko.
Kā tā goteņa te nokūlusies pa Kraujas vali lejā, nevar saprast. Kā viņa nekrīt, viņa tur līdzsvaru